Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šī apmācība jums sniegs dažas idejas par to, kā meklēt informāciju par kompānijas kultūru. Pirms informācijas meklēšanas, vai jūs zināt, kas ir kompānijas kultūra? Kompānijas kultūra apzīmē organizācijas kopīgās vērtības un īpašības, un to veido dažādi elementi. Tostarp uzņēmuma vērtības, misija, ētika, mērķi un ekspektācijas. Organizācijās var būt dažādas kultūras. Piemēram, daži uzņēmumi ir balstīti uz komandas darbu, bet citi veicina individuālus sasniegumus. Dažos gadījumos tiek vērtēta hierarhiska pārvaldība. Savukārt citi uzņēmumi dod priekšroku brīvākai darba vietai. Bet kā jūs varat noteikt uzņēmumu kultūru? Ir dažādi veidi, kā to atrast. Ienākot uzņēmuma tīmekļa vietnē, dodieties uz sadaļu par mums. Tajā bieži vien ir norādīts uzņēmuma misiju un vērtību apraksts. Dažkārt tur var atrast darbinieku atsauksmes. Varat arī paplašināt meklēšanu, izmantojot darbinieku atsauksmi tīmekļa vietnes, piemēram, Glassdoor vai Indeed vietnes, kurās ir darbinieku atsauksmes un vērtējumi. Arī kontaktu dibināšana ar darbiniekiem vienmēr ir laba ideja. Bijušie darbinieki visticamāk būs gatavi dalīties godīgās atsauksmēs. Kad esat noskatījušies šo pamācību, varat izmēģināt Portfolio for Employment komandas sagatavoto interaktīvo mācību aktivitāti. Tas palīdzēs jums gūt jautru, patstāvīgu mācību pieredzi. Kad esat pabeidzis, varat salīdzināt savas atbildes ar Portfolio for Employment komandas sagatavotiem atbilžu paraugiem un norādēm. Veiksmi un jautru gatavošanos savai pirmajai darba dienai! Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā, vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.